sitiens tiek arī nedaudz nobloķēts un bumba nokļūst līdz Ondoa. Iespējams, tieši šis sitiens tiks ierakstīts. Tāds tikai kā pirmais sitiens pa vārtiem, vai gan, jā, tur bumba knapi atriboja rukās Fabrisam Ondoa, bet par Emersonu pasakot, tad 2-3 nedēļas, tas jau sākot ar pirmo maču, tātad 1 vai 2 nedēļas, un uz atbildus spēlē visdrīzāk, ja nenotiks lielu brīnumu pret Santa Coloma, Emersons jau varētu būt atpakaļ ierindē. Izmales Diamondē dodās uz priekšu, pretinieks sodlaukumā, piespēlē, sitiens vārti! Arī jau ātrā pārbaudu raugāmies atkārtojumā. Tālāk iespēja Izmales Diamondē saglabā bumbu, ierauga, ka šeit ir Kuadja un arī Ikaunieks pieskan precīzi piespēle un arī precīzi sitiens 1-0 RFS vadībā. Nevainojams uzbrukums Izmales Diamondē, rezultatīvi Un E1 atstāja bumbu kreisajā flangā, šeit arī Heogem. Iespēja norganizēt uzbrukumu, bet atkal cieši, atkal kompakti aizsargājas RFS, un mēs raugāmies gandrīz pilnībā noseks pirmajā puslaikā ar Kapskārmu, viņu komandas uzbrucējs. Jā, neesam daudz redzējuši Kapskārmu. Vēl pagājušajā sezonā spēlēja Norvēģijas pēc spēka 2. līgā. Nu, šeit gan tiešais brīvs sitiens. Labi, patiesībā standarta situācijas pozīcija, no kuras centrē bumbu sodu laukumā. Pie tās Patriks Bergs, 7. numurs. Skatāmies atkārtojumā. Iejūtamies tieši šādā, tāds neliela bloķēšana, neliels standarta, tāpēc ir 2 tik uzmanīgiem jābūt. Veicīgi piespēles šeit izgājienā Ondoa. Te būs interesanti. Kurš bija pirmais? Jā, nedaudz nokavēja Ondoa, pēc tam iesit ar dūru pretiniekam. Nu, tagad jautājums, vai tiesnesis traktēs to par tik nopietnu, par tik lielu kontaktu, lai nozīmētu 11 metru sodu sitienu. Tagad parāda atstienu no vārtiem. Ukraiņu tiesnesis, pēc tā žesta varbūt kāds domāja, ka viņš jau rāda uz 11 metru atzīme, bet tā īsti nebija. Tagad arī redzēsim atkārtojumā vēlreiz. Šis izgājiens ļoti tuvu bija bumbai uzbrucējs Kapskārmu, par kuru mēs runājām, ka viņš nav manāms. Un tomēr skatīsies šo epizodu. Pašam savu kļūdu izlabot. Šeit vērojam atkārtojumā. Redzam tieši to pašu, ko redz arī maču tiesnesis, un varam iejusties. Bet jāpaskatās, vai nebija aizmugurē īstenībā Kapskārmu šeit piespēles brīdis, un izskatās, ka nebija. Drīzāk, ka nebija. Ko gaidām? Redzam arī tiesnesis uzreiz monitoru nepametā. Jā, 11 metru suri. Norvēģiem izrīzināt rezultātu, seko sitiens un bumba ir vārtos. Ripina bumbu vārtos ciemos un līdzoties Zuba Birstis ņēma līdzi. Un tas kļuva jau par simbolu. Dosies no rezervistu soliņa tūlīt pat jau tuvākajās minūtēs. Es pieļauju, RFS arī neteiktos neizšķirta šajā mačā. Tas arī nebūtu sliktākais scenārijs, bet tagad ir bīstamies sitiens un bumba ierapa stūrī. Diemžēl šajām zaudējumam LNK sporta parkā uz dabīgā seguma 2 gadu laikā vēlreiz raugāmies šeit brīvā zonā. Tāpu bumbu saltas aizmuguras nav ar labo kāju sit, un es teikšu, ka Fabris Ondoa nebija gluži pa vidu vārtiem. No šī rakursa grūtāk saskatīt, bet es teikšu, Ondoa laiks. Vēl ar laiks RFS rīcībā ātra pārēja, gan tagad saltas saņem bumbu vairāk flangā. Skatās, kur ir Bergs. Bergs saņem bumbu, ļoti laba piespēle. Šeit jau gar vārtiem var atdot. Ondoa nesniedzas un bumba ielgo vārtos. Laiks vismaz vieniem būtiem vārtiem. Kaspars Bergs iesāk šo uzbrukumu. Piespēlē uz kreiso malu, redzam šeit ar veiksmu varēja arī izvairīties no šiem te ielaidumiem.